Citi temati, no kuriem daļu noseks un arī izvērtīs mūsu kolēģi, kuriem ir kompetences zonas, par kurām visi interesējas. Labrīt. Jā, tiešām nedēļas nogali gan karstā, gan laikapstākļu ziņā, gan arī sportisku aktivitāšu, jo gan apjoms, kas bija un kas notika laukumos un tīpaši vakardienē vakarā jau vēlā pusnaktī, tas termometrs tabiņš kāp uz augšu. Kāps arī šonedēļ vēl vairāk, ārā. Jā. Kur vēl vairāk? Ak, Dievs, mēs tikko esam sākuši, tikai vēl ir, man liekas, Latvijā vēl 10-15 grādus kāp, nav nemaz tik tie griezti, tik zemi mums. Bet par ceriņu smaržu runājot, ko Gust pieminēja, gaisā ir arī daudz lietu, ko mēs ar smaržu nesajūtam, piemēram, gan Rīgā, gan Pierīgā, un noteikti arī citur Latvijā, kur ir daudz spriežu. Šajās dienās ļoti daudz spriežu putekļu, tā kā uzpūš vējš, kur kāds spriežu pudurs, tāda zaļa migla izpeld ārā no priedēm. Tie nav, manuprāt, no alerģiskiem putekļiem, bet tajās vietās, kur uzlīs lietus, peļķes pārklājas ar tādu zaļu kārtu, un katru gadu es saņemu no cilvēkiem tādus satraucošus jautājumus. Kaut kas toksisks, ķimikālijām, jā. Jo, tā krāsa var šķist tāda mazliet tāda, varbūt nedabīga, bet ir absolūti dabīga, mūsu pašu priežu ražota. Par laikapstākļiem šobrīd visā Latvijā saulains rīts, dažviet rīta agrumā bija migla, nu jau tā pakāpeniski izklīst, un arī diezgan silts temperatūra pārsvarā ir 9-12 grādu robežās, Rīgas centrā jau 14 grādi. Un šodien līdzīgi kā putekšņi, laikam man arī kaklā, dienas gaitā veidosies negaisa mākoņi vairāk vidzemē, Kurzemē uz vēlāku pēcpusdienu arī valsts dienvidu daļā, un līdzīgi kā vakar, arī dažviet negaiss var nest krusu un brāzmainu vēju. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 21-26 grādiem, karstākais laiks Kurzemes dienvidu rietumos, bet daudziet piekrastē būs vēsāks ap 17-20 grādiem. Kopumā diena diezgan tomēr saulaina, negaisa mākoņi uznāks tikai vietām, un tie būs īslaicīgi. Rīgā lietus nav gaidāms, negaiss galvaspilsētā iesec, un laiks saulains un temperatūra pēcpusdienā līdz 24 grādiem. Nu, un tagad pie tā karstuma ledus, jā, atgriezīsimies.